Runājot par futbolu, iepriekšējā laika šie laiki. Maradona vai Lionels Messi? Argentīnas tātad futbols tā. Es teikšu, neviens, ne otrs. Tā laika varbūt es izvēlētos tur kaut kādu krievu futbolistu, tur Jevrožīkinu vai Jevs Jašins tajā laikā, kas vairāk bija saistība, vai Latvijā Georgs Ulmans, kas tajā laikā bija. Bet, ja tā jāsaka izvērt, es dodu Messi. Jo Messi, viņam visu to sasniegt, protams, Maradona uzplaisnīja to, ka viņam bija attiecīgs epizods, kur viņam bija sensacionāli, viņš tur apvednes cik cilvēks un tā tālāk. Protams, ar saviem skandāliem tā, bet Messi ir fiziski spēcīgāks un ar lielāku skatījumu uz futbolu. Un, protams, viņam tas ir sen grūtāk izdarīt tagad nekā pirms 30 gadiem. Protams, vēl jau viņam arī viss priekšā ir godīgi. Jā. Vīns vai sidrs? Vīns. Mājas vīns. Jā, tavs vīns ir labs, jā, es pārliecinājies. Man tēvs ir līdz ar māti, mājas vīns dažādos variantos, un tagad ir man attiecīgi, mana jaunatne arī sagatavo vīnu dažādos variantos. Tā ir taisnība. Tā, Maskava vai Sanktpēterburga? Maskava. Maskava, tāpēc, kad es Maskava saistās to pirmkārt ar to, kad pie Maskavā es dienēju armijā, un otrkārt Maskava saistās ar to, kad es biju tāda azartā, kad Maskavā, kad notika olimpiāde, un tā bija slēgtā olimpiāde, nevarēja tikt, tad es atradu 80. gads, jā? Jā, 80. gads atradu līdzekli, kā tikt uz Maskavu, notēloju, kad es esmu drausmīgi nokavējis vilcienu, un man ir biļeti. Un biļeti man nopirka, es staigāju pa staciju, atradu maskavieši, kas man nopirka, jo nevarēja latvietis nopirkt uz Maskavu biļeti. Un ka es esmu drausmīgs Sviedrainis ieskrēja vilcienu. Kāpēc tu nevarēji nopirkt? Slēgtā pilsēta uztaisīja tajā laikā. Rīga bija tā kā slēgtā? Nē, Maskavā, nelaid iekšā. Maskavā izved ārā, tajā laikā izved ārā visus bomžus, visus. Maskava bija kā izlaizīta uz 80. gadu. Un skatītājs, lai tikai caur sporta federācijām varēja braukt attiecīgi līdzjūtie, kas bija tur tā. Un es esmu sajūsmā, ka es Maskavā redzēju olimpiādu, veselu nedēļu dzīvoju pa Maskavu un tā. Un pēc tam otrais es aizbraucu, tad, kad uz Maskavu, ko es ar tādu sajūsmu atkal atceros, ir 84. gads, tā kad Losandželosā Padomju Savienība boikotēja spēles, un viņiem tās spēles notika Druži pret Narodovu notika. Un uz tām spēlēm es aizbraucu 84. gadā. Tā, Eolika vai Jumprau? Eolika. Eolika, tāpēc, kad es nevaru uzreiz pateikt uzvaru, tāpēc, ka Eolikā dziedāja viena no tām dziedātājiem Valmieras teātra aktrisi. Pats par sevi Eoliku vairāk man patīk kā jaunietim. Skaidrs. Tā, vēstule vai izziņa? Ko tev patīkamāk saņemt? Patīkamāk vēstule. Vēstules, es nezinu, es domāju, ka pienāks daži gadi, un cilvēks sāk sūtīt vēstules, jo vēstules ir personiskāks. Un vēstules, ja es nezinu, man liekas, es nezinu, kā jaunatni tagad izaug bez vēstulēm. Es esmu armijā saņēmis vēstules, es esmu rakstījis ļoti daudz vēstules, es esmu saņēmis vēstules. Tas ir kaut kas citas emocijas, citas baudas, es nezinu, ko cilvēks pazaudīs. Man kādreiz gribās, tā atzīšanās, kad meitenes ļoti labi nospēlē, beidzās sezonu. Es domāju, es katrai uzrakstīšu vēstuli, aizsūtīšu, gribās individuālu vēstuli, un tā man no gadiem es domāju, bet es padomāju, man taču jāsūt 20. Kad es to rakstīju? Gan ne kaut kā. Tev jau tā laika nav tik daudz, cik tās vēlēšanās. Bet es iedomājos vēstulē, tur vēl kaut ko. Graudkopība vai lokopība? Kā lauksaimniekam tev? Zemes apstrāde lokopība, tā tas domāts. Es atceros, ka tu savā laikā veidi, taču tur pārlādēt mašīnu, zinu, uz Rīga kartupeļiem un tā. Tāpat tu lopi bieži. Jāsaka tā, lopkopība iznāk, lopkopība ir drausmīgi ietilpīgs darbs. Graudkopība ir vieglāk, un es arī tā, kad sadalījās visi tie... Bet neprognozējumāk. Jo lopkopība prognozējumi. Tu iesēji, un tu esi brīvs, un tu minerāli mēsls, tur atkal pestistīts. Bet varbūt saules vasarā vai izmirkt, tāpat ir. Man vienmēr ir bijis
žēl tos cilvēkus, it sevišķi vecāki cilvēki, kas ir visu gadu veltījuši lopkopībai. Viņš celās 4 no rīta, viņš gāja kolkos fermā 6 no rīta, viņš savā fermā tā. Un tev visu laiku monotons darbs. Nu, tāda apmēram, netiksim, man vecāki ir bijuši saistīti ar to, tāpēc. Labi, nākamais jautājums. Jūnijas vai decembris? Jūnijas. Tāpēc, kad ir vasara, patīkams laiks. Tev vārdiena, dzimšanas diena? Nu, arī ir, bet man viņi sakrīt vienā dienā, sakrīt ar visiem svētkiem. Un varbūt es arī, tāpēc es tā izveidoju, ka es neesmu uz tām svinēšanām tā tālāk. Citā laikā tādā. Bet nu vasara ir pat sevi brīnišķīgi ar savām smaržām, sienu, zemi. Daudzākam iespējām daudz, protams. Jā. Tā, labi, nākamais jautājums. Dinamo 1990 vai 2010? Rīgas Dinamo. Tolaik Dinamo vai šolaik Dinamo? Noteikti tolaik Dinamo. Tolaik Dinamo, jo tāpat kā visi tā laika cilvēki, es esmu stāvējis ar ļoti lielām, pierakstījies dienu iepriekš, rindā gājis pēc 3 stundām atrādījis Dinamo biļetes dabūt. Tagad viss daudz vienkāršāk. Nu, jā, ārprāts kā tāds. Bet tā, teiksim, Nu, arī es domāju, ka tā laika Dinamo trenējās, viņiem noteikti maksāja, viņi pierakstīt kaut kādā rūpnīcās un tā tālāk māca saules, bet nu, viņi bija, tāds, kā viņi tur izgāja Kandavā, tās nometas, un ka tur, kā saka, tā trenēties, es nezinu, varbūt šī laika doma īsti profesionāli, ka maksā tur desmitiem, simtiem tūkstoši darbi, bet, tajā laikā to darīja idejas vārdā. Un kāda tajā laikā bija tā līdzjūtēja kustība? Līdzjūtēja... Sports pils, un tur neko daudz cilvēku nevarēja salīst, tagad tur ir 10 000 pāri. Līdzjūtēja kustība bija tas, ko katrs dabūja, kaut kur dabūja, bet tā, teiksim, es tajos laikos, kad es Rīgā biju, pēc tam biļetes vēl es braucu, kaut kad speciāli izstāvēju priekš šau kolkošu čaļiem, bet tādas sadalas tas bija tikai Rīgā, un viss bija pamatā dzīvā rinda, caur partijas koridoriem aizgāja noteikti daudzums biļetes. Tajā laikā tie līdzjūtēji tomēr, tie, kas bija, tie bija, bet kā izskaidro to, ka teiksim, tagad uz Dinamo tur iet ar 1000, 10 000 tur līdzjūtēji... Es domāju, ka tagad ir ļoti labi... Ko darīt florbolam, lai piesaistītu līdzjūtējus? Marketings ir nostrādāts, ir ļoti labs. Ko darīt florbolam, lai piesaistītu līdzjūtējus tavā vērtējumā? Florbolam es uzskatu, ka līdzjūtējs noteikti piesaistīsies. No Valmieras pusē šitas šodienas pasākums, es biju... kā es biju pārsteigts, ka ir sevišķi pa Valmieras komandām, ka katra komanda atnāk vienā komandā 18, nākošajā komandā 20, tā ka tāda spēle nav bijis, ka 4 maiņās mums spēlē pret mums un tā. Tas piesaistīs, jo tie paši bērni, kas tagad nāk Valmierā, viņi vecāks vai draugs vai kos piesaistīs. Un otrkārt ir, vai profesionāla marketinga grupa, teiksim, ir jāpiesaist. Bet tad, kad ir attiecīgi sponsori līdzekļi, tad viss tas ir jāizdomā, kurā vietā viss ietikšana. Bet es domāju, bez tā jau arī florbols ir pietiekuši populārs Latvijā.